raidījums Dropiņas pielikums. Mans sarunbiedrs Uldis Auguls, zemkopības ministrs, kurš tiesa zemkopības ministra amatā ir salīdzinoši neilgi Kulberga valdībā, bet esmu pārliecināts, ka būs zemkopības ministrs arī nākamos 4 gadus, tad, kad jūs būsiet nobalsojuši par viņu Kurzemes sarakstā ZZS. Un zemkopības ministram tikai izliekās, ka viņam visa atbildība ir par kombainu un kviešu graudiem. Nē, zemkopības ministra viena no nozīmīgākām nozarēm ir mežkopība. Es domāju, ka tas ir vairāk kā 10% no Latvijas IKP. Kas mums jāizdara mežkopības jomā un kas mums nākošais 4 gados? Kādā veidā mēs sakārtosim mežkopību tā, lai mums gan būtu cirsmas, gan jaunaudas, gan mūsu meži derētu rekreācijai un uzņēmējdarbībai. Jā, tas ir viens no jautājumiem, kā pareizi minēja, tas ir 10% no iekšzemes koprodukta. Vai kopumā nozarē un saistītājs ar mežu nozari strādā vairāk kā 74 000 cilvēki, kas ir nozīmīgs skaitlis. Līdz ar to meži ir mums viens no svarīgākajiem arī, kā mūsu resursi, arī viens no svarīgākajiem zeme un meži, tie ir mūsu resursi, kuri mums ir jāapsaimnieko, es uzsvēršu vārdu jāapsaimnieko saprātīgi. Jābūt, protams, ir saskarē un sabalansētībā ar dabu, ir jābūt dabas daudzveidībai, jābūt saskaņā ar klimata uzlabošanām, bet mums jāatcerās, ka mežs, tā ir mūsu vērtība, mums pareizi ar mežu ir jāsaimnieko. Tas, ko man gribās izdarīt, mainīt definīcijas kā tādas. Mums visur mēs runājam, ka mums ir kailcirtis. Bet realitātē mums jau daudzus gadus ir noteikts, ka katrs nocirstais koks mums ir jāatjauno. Un līdz ar to es gribētu savu kā atjaunošanas cirtis. Skatoties arī, daudz mēs runājam, tur jauns mežs, tas tur mums mazāk dod klimatam. Nē, ir tieši otrādāk. Tas mežs, kas mums ir aizlaists, un mums diezgan daudz ir aizlaisti meži, gan tārpi sēduši, 6 zobu, 8 zobu tārpi, mēs esam pazaudējuši kvalitīvo koksni. Un realitātē tas mums vairāk nes tieši to, kad mēs CO2 dodam vairāk iekšā nekā mēs absorbējam. Un līdz ar to es gribētu salīdzināt un teikt, ka mums ir jāmaina kopumā domāšana attiecībā uz mūsu mežiem. Kā es teicu, mums nav kailcirtis, mums ir atjaunošanas cirtis, jo mums mežs aug. Un jauns mežs ir tāpatās mežs, tāpatās kā bērns. Vienalga, cik viņš vecs, ir cilvēks. Un līdz ar to, manuprāt, mums ir jādomā savādāk, saprātīgāk jāapsaimnieko savi meži. Un tāpēc mums patās ir arī sabiedriskajā apspriešanā palaists mežu pamatnostādnes, kur tieši mēs par šo jautājumu runājam un runāsim, kā mēs varam sabalansēt dabas daudzveidību kopā ar saimniecisko darbību. Un, manuprāt, tas, kur dažādi viedokļi mums šobrīd iet Latvijā, mums tomēr jādomā, ka tā ir mūsu vērtība, mūsu Latvijas vērtība, par kuru mums ir jārūpējās priekš nākamajām paaudzēm, lai mums tā koksne būtu vērtīga un lai to pievienoto vērtību mēs saražotu šeit, lai mēs neizvestu no Latvijas ārā, bet saražotu šeit, jo katrs saražotais kubikmetrs dod mums iespējas iekšzemes koproduktā. Un tas nozīmē lielāku resursu valsts budžetā, ar kuru tam mēs varam sekt visas citas vajadzības, kas mums ir. Veselībā mazināt rindas, vienalga. Tas mums ir resurs, kurš mums saprātīgi jāizmanto. Es tev novēlu veiksmi. Es tev novēlu veiksmi vēlēšanās, novēlu veiksmi sakārtojot Latvijas mežkopību. Jo no man viedokļa, kā mēs saprotam, es esmu ļoti zaļi domājošs, un man dažkārt šķiet, ka mums kailcirši pa daudz. Līdz ar to es tiešām ceru, ka mums būs arī tādas citas meža saimniecības veidi, kas mums ļaus
precīzi domāt par mūsu nākotnes mežu. Lai tev labi veicās, bet, Paldies. mīļie skatītāji, Kurzemē, paņemiet ZZS sarakstu, 1. numurs Uldis Auguls, velciet viņam krustiņu, lai viņš arī nākošos 4 gadus eldams un pūzdams strādā Latvijas meža labā.